Pirms uzrunāju Henriju, likās, ka dzīvoju diezgan veselīgi, ļoti daudz sportoju, bet tomēr kaut kā tas liekais svars nepazuda, turējās un bija jau pieriebies, kad viņš tur ir. Sieva iepazīstināja ar Henriju saturu, motivēja uzrakstīt. Tā arī solis pa solim un sākām sadarboties. No visa procesa tas lielākais iegūms noteikti ir tie materiāli. Arī tas pirmais solis, kas vienmēr ir tas grūtākais, un noturēties, tas ļoti palīdzēja, kad rezultāti gadu vēlāk vēl joprojām arī ir. Jā, materiāli, tie bija ļoti daudz, ļoti labi apkopot, un arī, vēl joprojām arī ik pa laikam izmantoju, lai bišķi atsvaidzinātu tās zināšanas. Sadarbības laikā vēl kas ļoti motivēja, vai kādi bija tie ieguvumi, ka zaudējot svaru, līdz ar to sportā rezultāti ļoti ātri vai augstu uzlabojās, kas deva arī jaunu motivāciju turpināt strādāt vairāk. Un tad sadarbībā, kas man visvairāk patika, bija, ka vienmēr ir tas cilvēks, uz ko var atsaukties, var uzrakstīt ar jautājumu, ja neesi pārliecināts, un tad vismaz kaut kādas vadlīnijas tiek dotas, vai tāds virziens tiek parādīts, kā uz to skatīties. Protams, kā jau minēja materiāli, tie nekur nav pazuduši, un viņus vēl joprojām var izmantot tādās situācijās, kad vajag kaut ko vieglu un ātru, un ja gribās turēties robežās.